Tagad ir pilnīgi skaidrs, ko Donalds Trumps ir iecerējis tuvajos austrumos, jo šodien viņš ne tikai atjaunoja karu ar Irānu, bet arī paplašināja to uz diviem atsevišķiem frontiem. Pēdējās diennakts laikā Donalds Trumps ir izdarījis 4 lietas, kas atsevišķi izskatās vienkārši kā epizodes, bet kopā veido vienotu stratēģiju. Viņš oficiāli paziņoja kongresam, ka ASV atkal atrodas kara stāvoklī ar Irānu, un tas viņam dod 60 dienas, lai karotu bez jebkādas likumdevēja apstiprināšanas. Viņš izsludināja pilnīgu jūras blokādi Irānai. Tas nozīmē, ka ASV flote apturēs jebkuru kuģi, kas dodas uz Irānu, vai no tās zem jebkuras valsts karoga, un pret tiem, kas nepakļausies, var tikt pielietots spēks. Viņš solīja uzspridzināt veselu kalnu Irānā. Tas ir tas pats bunkurs zem 600 metriem granīta, kur, kā tiek uzskatīts, ir paslēpts Irānas urāns. Un pats svarīgākais, par ko pēdējās dienās gandrīz nemaz nerunā. Trumps deva zaļo gaismu Saūdarābijai bombardēt Jemenu, bet šodien ovālajā kabinetā pieņem kaimiņu valsts Irākas premjerministru, kurš starp citu ir bruņotie grupējumi, kas ir gatavi karot ar Irānu. Tas vairs nav tikai karš ar Irānas Islāma republiku, tā ir visa reģiona pārkārtošana. Kā te iedarās Jemena un Irāka? Tie kļūst par jaunām frontēm. Tikai vienā karš notiek ar svešām rokām, bet otrā ar naftas līgumiem. Es paskaidrošu, kas ar to domāts. Šajā raidījumā mēs izskaidrosim, ko tieši ir iecerējis Donalds Trumps un kas tieši šobrīd notiek tuvajos austrumos. Mani sauc Aleksis Pečijs. Apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet kanālu. Mēs tuvojamies 300 000 abonentu atzīmei. Būšu pateicīgs tieši par jūsu abonēšanu. Tātad iesim visam cauri pēc kārtas, lai nesajauktos. Sāksim ar dokumentu, kas gandrīz palika nepamanīts, bet patiesībā tas ir atslēga visam. Donalds Trumps oficiāli paziņoja ASV kongresam, ka valsts atkal atrodas kara stāvoklī ar Irānu. Formulējums no vēstules, citāts. Uzbrukumi, kas sākās 7. jūlijā, ir militāras darbības, kas atdodas manam pienākumam aizsargāt amerikāņus un savienoto valstu intereses gan valstī, gan ārvalstīs. Kāpēc tas ir nepieciešams? Tas var šķist formalitāte, bet tā tas nav. Saskaņā ar Amerikas likumu prezidents var veikt kaujas darbības bez kongresa kara pieteikuma tieši 60 dienas. Kā jūs atceraties, tieši tāpēc Trumps steidzās aprīlī pārtraukt aktīvo karu, lai nenonāktu situācijā, kad kongress viņu vienkārši piespiest apstāties. Toreiz pēc pamiera izsludināšanas 60 dienas skaitītājs vienkārši tika attiestatīts, un tagad Trumpa jaunais paziņojums sāk jaunu 60 dienu atskaiti. Trumps ieguva 2 mēnešus brīvības, viņš var karot ar pilnu jaudu bez kongresa kara pieteikuma. Un tieši tas padara šo sovu cinisku. Vēlreiz atkārtosim. Maijā Donalds Trumps ziņoja kongresam, ka kaujas darbības ir beigušās. Jūnijā gan pārstāvju palāta, gan senāts nobalsoja par operācijas pret Irānu pārtraukšanu, ja to neapstiprinās likumdevēji. Turklāt demokrātiem pievienojās pat vairāk republikāņi. Taču šīm rezolūcijām ir simboliska nozīme. Tām ir simbolisks raksturs, un tās nav likumi. Un Baltā nama administrācija jebkurā gadījumā būtu uzlikusi tām veto. Citiem vārdiem sakot, kongress pateica nē karam, bet Trumps atbildēja, ka viņam atkal ir 60 dienas bez kongresa apstiprinājuma un turpināja karu. Un lūk, Donalda Trumpa vēstules kongresam noslēgums izklausās pat kā pieteikums režīma maiņai Teherānā. Tālāk citāts. Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki joprojām ir gatavi veikt turpmākus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Irānas Islāma Republikas valdība vairs nerada draudus. Tagad par skaitļiem. Saskaņā ar ASV centrālās pavēlniecības datiem, pagājušajā nedēļā amerikāņu karavīri veic triecienus vairāk nekā 300 Irānas militāro objektu. Naktī uz 14. jūliju notika 3. trieciena vilnis, kas ilga aptuveni 5 stundas pēc kārtas. Turklāt pirms uzbrukuma Trumps paziņoja, citēju: Mēs viņiem šonakt dosim ļoti spēcīgu triecienu, un arī rīt dosim spēcīgu triecienu, un viņi neko nevarēs ar to izdarīt. Vienlaikus Trumps atkal izsludināja jūras blokādi, un tās nosacījumi ir stingrāki nekā šķiet. Saskaņā ar apvienotā jūras informācijas centra ziņojumu blokāde sākās otrdien un attiecas uz visām Irānas ostām, naftas termināliem un piekrasti kopumā. ASV flote apturēs visus kuģus, kas dodas uz Irānu un no Irānas neatkarīgi no karoga. Burtiski no jūras centra paziņojuma, jebkurš kuģis, kas tiek turēts aizdomās par iekļūšanu blokādes zonā vai iziešanu no tās bez atļaujas, var tikt pārtverts.
Tas var tik piespiedu kārtā novirzīts uz citu maršrutu un aizturēts. Pret kuģiem, kas nepakļaujas prasībām, ar likumīgi tik pielietots spēks. Turklāt, kā jūs atceraties, tas pats Donalda Trumpa prasījums maksā 20% no visu kravu vērtības, kas šķērso Ormuza šaurumu, par amerikāņu apsardzi. Faktiski Trumps zaudēja savaldību un paziņoja, ka plāno sagrābt visu Ormuza šaurumu. Irāna atbildēja tur, kur tas pasaules ekonomikai sāp visvairāk – spārnotās raķetes. Islāma revolūcijas sargu korpus uzbruka 2 supertankuģiem – Mambasa un Al-Bahjah, kas pieder uzņēmumam no apvienotajiem Arābu Emirātiem. Turklāt tika uzbrukts vēl vienam mazākam tankuģim. Pašlaik zināms, ka bojā gājis viens indiešu jūrnieks, ir 8 ievainotie, to skaitā arī 2 ukraiņi. Visi kuģi ir gūši nopietnas bojājumus, un tieši šeit atklājās ļoti svarīga detaļa. Prietiens tika veikts Omānas teritoriālajos ūdeņos. Tas nozīmē, ka Irāna sit jau nevis savos ūdeņos, bet svešos, pa neitrālas Arābu valsts kuģiem. Atgādināšu, ka Omāna jau no paša kara sākuma centās. Sākumā viņi bija kopā ar amerikāņiem, pēc tam pārgāja Irānas pusē, pēc tam mēģināja izlikties par maksimāli neitrālu. Nu lūk, galu galā pats ir pie tā novedis. Un tas ir signāls, ka Irāna neļaus kuģiem pārvietoties citur kā vien gar tās piekrasti. Kā mēs jau ar jums noskaidrojam šajā YouTube kanālā, Ormūzas šaurumā ir 3 maršruti. Gar Irānas krastiem, gar Omānas krastiem un pa šauruma centru. Irāna pieprasa, lai visi kuģi pārvietotos tieši gar Irānas piekrasti, pretējā gadījumā tā tos uzbruks, ko tā arī principā dara. Islāma revolūcijas sargu korpusa skaidrojums par šodienas uzbrukumiem ir gandrīz izsmējīgs. Tur tika paziņots, ka kuģi it kā ignorējuši viņu brīdinājumus, izslēguši navigācijas sistēmas un devušies pa maršrutu, kas pēc irāņu apgalvojumiem bija mīnēts, lai gan tā nav taisnība. Un tagad skaļākais drauds no Donalda Trumpa. Viņš solīja iznīcināt Pikaksa kalnu. Tā ir Kirki kalns, vai kā to vēl sauc persiešu valodā, Kuhe Kalan Gazla. Tālāk Trumpa citāts. Mēs iznīcināsim Kirki kalnu. Pasakiet irāņiem, lai viņi ir gatavi. Mēs ļoti rūpīgi to uzraugām. Mēs tur neredzam nekādu aktivitāti. Viņiem ar kodolprogrammu iet nepārāk labi. Katru reizi, kad mēs par to dzirdam, mēs to uzspridzinam. Tāpēc viņiem nepatīk par to runāt, bet mēs visticamāk drīz vien uzbruksim Kirki kalnam. Kas tas ir par objektu? Kalns Zagrosgrēdā, blakus jau iznīcinātiem Natanzam. Iekšā ir 2 dziļi noslēgti tuneļu kompleksi. Būvniecība turpinās. Kopš 2020. gada Irāna apgalvo, ka tur tikai montē centrifūgas urāna bagātināšanai. Taču ASV izlūkdienas aizdomas, ka tas ir slepens, nedeklarēta urāna bagātināšanas rūpnīca. Tātad tāds kā stratēģiska rezerve kodolprogrammai. Tiek uzskatīts, ka tieši tur tiek glabātas galvenās augsti bagātinātā urāna rezerves, kuras, kā Trumps apgalvoja, atgādinu, sen jau bija iznīcināts. Burtiski pirms nedēļas Trumps teica, ka Irāna ir atbrīvot no kodolrezervēm, problēmas vairs nav. Izrādījās, ka tā nav. Un te ir pats galvenais. Objekts ir ierasts līdz 60, pat 600 metriem zem granīta. Tas ir ļoti svarīgi. Eksperti šeit ir vienisprātis. Protams, šis objekts nav sasniedzams pat ar visspēcīgākajām pretbunkuru bumbām, kas ir Amerikas Savienoto Valstu arsenālā. Analītiķi saka tieši, ka šādu objektu var iznīcināt, bet visticamāk tikai ar taktisko kodolieroču palīdzību, un pat tad panākumi nav garantēti. Galu galā tie ir 600 metri granīta. Tātad Trumps draud izdarīt to, ko viņa armija fiziski nespēja paveikt. Ja vien, protams, nav runa par neiedomājumu kodolieroču pielietošanu. Un te rodas jautājums, vai tas ir blefs, vai tas ir psiholoģisks spiediens, vai arī tiek zondēta augsne pirms kaut kā lielāka. Jautājums paliek atklāts. Atsevišķi Trumps atkal piedraudēja likvidēt Irānas vadību. Citāts. Jā, es varu viņus iznīcināt. Es zinu, kur viņi atrodas. Īsāk sakot, Trumps tiešām ir ieskrējies pa nopietno. Bet tas ir tikai sākums, jo pats svarīgākais šīs kara sācinājums notika nevis Irānā. Trumps deva Muhamedam bin Salmanam zaļo gaismu militārai operācijai pret husītiem Jemēnā. Atgādinu, pagājušajā nedēļā Saudarābija informēja Amerikas Savienotās valstis par bažām un lūdza atbalstu iespējamajiem triecieniem, jo Irāna vēlējās pāraut Saudarābijas blokādi Jemēnā.
Ceturtdien Saudarābijas vēstnieks tikās ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio. Jau piektdien Marko Rubio runāja ar Saudarābijas ārlietu ministru Princi Feisalu. Un tajā pašā piekdienā notika telefona saruna starp Donaldu Trumpu un Mohamedu bin Salmanu. Troļmantnieks lūdza atbalstu, un to arī saņēma. Jau pirmdien Saudarābijas lidmašīnas bombardēja Sanas lidostu. Tā ir Jemenas oficiālā galvaspilsēta. Formālais iemesls neļaut nosēsties Mahan Air lidmašīnai, kas veda husītu delegāciju no Ali Hamenei bērēm Irānā. Amerikāņu amatpersona skaidro, ka Mahan Air tomēr ir Irānas Islāma revolūcijas sargu korpusa aviokompānija, un tā atrodas Amerikas Savienoto Valstu sankciju sarakstā. Un visticamāk, lidmašīnā nebija husīti, kas atgriezās no Ali Hamenei bērēm, bet gan ieroči, raķešu detaļas un militārie speciālisti, kuriem bija jāpalīdz husītiem sagatavoties karam. Husīti atbildēja ar balistiskajām raķetēm un droniem uz apkas lidostu Saudarābijas dienvidrietumos un brīdināja aviokompānijas turēties tālāk no Saudarābijas gaisa telpas. Kāpēc tas patiešām ir izšķirošs brīdis? Tā ir nopietnākā pārrobežu eskalācija kopš 2022. gada, un tā var nozīmēt 4 gadu pamiera sabrukumu un kara paplašināšanos starp ASV un Irānu. Un lūk, kas ir zīmīgi. Fakts, ka Mohameds bin Salmans iepriekš informēja Donaldu Trumpu un, kā saka, lūdza atļauju uzbrukumam, nozīmē, ka saudieši gatavojas lielam karam un jau iepriekš izkaulē ASV militāro un diplomātisko atbalstu. Vēl pavisam nesen atgādina, Saudarābija saglabāja publisku neutralitāti ASV un Irānas karā, un kara sākumā pat atteica Vašingtonai izmantot savu teritoriju operācijai pret Teherānu. Lieta tāda, ka Saudarābija tikai nesen 2023. gadā atjaunoja attiecības ar Irānu ar Ķīnas starpniecību. Bet tā bija kļūda, un tagad Saudarābija faktiski nostājusies ASV pusē un atvērusi otro fronti. Kas Irānai būs ļoti sāpīgi, jo viņi var zaudēt šobrīd spēcīgāko savu proksiju spēku Jemenas husitus. Bet arī tas vēl nav viss. Izskatās, ka veidojās vēl viena fronte. Šodien, 14. jūlijā, Trumps pieņem Baltā nama ovālajā kabinetā Irākas premjerministru Ali Al-Zaidi. Un lūk, šī ir otrā paplašināšanās fronta. Tikai šeit karo nevis ar bumbām, bet pagaidām ar naftu un ultimātiem. Taču līdz karstajai fāzei nav nemaz tik tālu. Kas vispār ir Al-Zaidi? Tas ir uzņēmējs, kuram vispār nav politiskās pieredzes un kurš pie varas nonāca burtiski šī gada maijā. Kā izteicās Irākas diplomāts, citāts: tā ir Donalda Trumpa izvēle. Viņš ir Irākas Trumps, uzņēmējs. Tagad nauda atkal plūdīs uz Irāku. Lieta tāda, ka Trumps personīgi kritizēja Nuriāla Malikī kandidatūru. Tas ir viņa konkurents, kā pārāk tuvu Teherānai stāvošu. Bet Al-Zaidi iecelšanu viņš sveica kā, citēju, lieliskas jaunas nodaļas sākumu. Īsāk sakot, tas ir Donalda Trumpa protežē, un rezultātā viņš kļuva par Irākas premjerministru. Aprīlī ASV iesaudēja Irākas naftas ieņēmumu pārskaitījumus, kas glabājas Ņujorkas Federālās rezerves bankā. Un šie naudas pārskaitījumi tika atsākti burtiski pagājušajā nedēļā, tieši līdz ar Al-Zaidi vizīti Baltajā namā. Rezultātā viņš kļuva vairāk nekā lojāls. Ko Vašingtona tagad pieprasa no Irākas? Un tas ir pats interesantākais. Pilnībā atbruņot Irākas šītu, Irānas atbalstītos kaujiniekus, kuri uzbruka amerikāņu bāzēm pēc kara sākuma. Baltais nams paziņoja, citēju: Amerikas Savienotās valstis skaidri norādīja Irākai, ka ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt suverenitāti un novērst uzbrukums no tās teritorijas, ko veic Irānas atbalstītās kaujinieku grupas. Mēs zinām, ka notiek diskusijas par dažu kaujinieku grupu atbruņošanu, un mēs pieņemsim pārdomātus lēmumus, balstoties uz rīcību un izmērāmiem rezultātiem. Un lūk, pilnīgi šīta atbruņošanas termiņš Irākā ir 30. septembris. Taču, protams, visspēcīgākās grupas jau ir paziņojušas, ka tās nemaz negrasās vienkārši tāpat atbruņoties. Un tas nozīmē, ka viņus mēģinās piespiest to izdarīt ar spēku. Ko Irāka saņem pretī? Naftas un gāzes darījums. Būtībā naudas plūsmu. Un vislielākais no šiem darījumiem ir vienošanās par fonda izveidi, kurā Irāka iemaksās 500 000 barelu naftas dienā apmaiņā pret Amerikas palīdzību elektroenerģijas attīstībā.
Tas ir tas, kas oficiāli paziņots. Plus Bagdāda lūdz kvotu ieguvēju ārpus OPEC griestiem, un ASV var šo kvotu piešķirt. Vienoties ar saudiešiem. Donalda Trumpa loģika ir kristāldzidra. Irāka zaudēja milzīgus ienākumus, jo tika slēgts Hormuza šaurums. Persijas līcis te ir vienīgā izeja uz jūru. Vašingtona piedāvā alternatīvus eksporta maršrutus apmaiņā pret Irānas proksī grupējumu atbruņošanu, kas atrodas Irākā. Būtībā tas ir valsts izpirkums no Teherānas ietekmes. Un tas vēl nav viss. Trešais virziens ir Libāna. Paralēli Romā ar Amerikas Savienoto Valstu starpniecību notiek Izraēlas un Libānas sarunas. Tiek apspriesta 26. jūnija ietvarlīguma īstenošana. Tur tiek runāts par konflikta izbeigšanu, atkal par to grupējumu atbruņošanu, kurus atbalsta Irāņi, Libānas armijas izvietošana Libānas dienvidos un pakāpeniska Izraēlas karaspēka izvešana. Šeit svarīgi tikai atzīmēt, ka šīs sarunas faktiski izņēma Libānas jautājumu no ASV un Irānas darījuma. Un tieši šeit, ja to visu saliek kopā, Donalda Trumpa stratēģija kļūst jau acīm redzama. Trumps iecerēja pilnīgu Irānas tīklu demontāžu visā perimetrā, ne tikai pašā Irānā. Pašā Irānā ASV armija bombardē militāros objektus. Jemenā Saudārābija bombardē hutiešus. Irākā ASV ir gatavas ieguldīt lielas naudas summas apmaiņā pret šītu miliciju atbruņošanu, kurus Irāna šobrīd nevar aktīvi atbalstīt. Libānā tiek mēģināts panākt Hizballah atbruņošanu. Tātad ir 4 šādas vietas, 4 dažādas metodes un viens mērķis – pilnībā sagraut Irānas pretestības asi. Protams, šīs stratēģijas riski ir milzīgi. Irākas pašaizsardzības vienības negrasās nolikt ieročus. Ar tām nāksies karot. Karot nāksies Irākas armijai. Husi var slēgt Babelmandebes šaurumu un noslāpēt Saudārābiju, jo nebūs, kur eksportēt naftu. Hizballah pilnībā noraida atbruņošanos Libānā, bet šo Kirkī kalnu Irānā nevar uzspridzināt ar neko citu, kā tikai ar kodolieročiem. Un tieši tur ir paslēpta Irānas kodolprogramma. Kā saka, esam iegājuši jaunās 60 dienu kara posmā tojos austrumos, tāpēc vērosim, bet vismaz tagad jau ir skaidra šī kara stratēģija. Šeit likšu daudzpunkti, jūsu viedoklis, jūsu secinājumi, rakstiet komentāros zem šī raidījuma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja vēlaties atbalstīt šī YouTube kanāla darbu, to var izdarīt ar jebkādu ziedojumu, izmantojot saites un rekvizītus šī video aprakstā. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi, visu labu!